Gatavi braukt? Gatavi! Visiem! Čau! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā un sveiciens mūsu Itālijas ceļojuma vlogos, jo būs vairāk vlogu. Šis ir tikai viens no vairākiem. Mēs šobrīd esam Bauskā, mēs izbraucām 6 ar kapekām. Šobrīd mēs dodamies uz Varšavu, akvaparku, kurā mēs esam jau bijuši. Un es starp citu aprakstskastītē atstāšu linku uz mūsu Polijas vlogu, kur mēs bijām pirms 3 gadiem. Jā, Riktīgi foršs ceļojums. Un jā, pastāstīšu pēc tam vairāk, kur mēs brauksim, ko mēs darīsim, ko mēs redzēsim, kur mēs vispār esam. Mēs esam kemperī. Tagad šis būs viens riktīgi liels piedzīvojums. Pirmais pitstopiņš ir Grenstālē mēs esam. Jā. Jā, mēs tagad gaidām tēti ar ģimeni. Jā. Tēti taisa kafiju. Es uztaisīšu tēju un ēdīsim siermaizītes, kuras vakardien super vēl cep. Vakar vispār bija tik stresaina diena. Ja jūs redzējāt manā Instagramā, es ieliku video. Un mašīnai pārplīs rieta. Nekas negāja. Tā kā vajadzēja tam iet, tā kā jā, es ielikšu linku uz to video. Jūs varat paskatīties manu reālu reakciju, jo es iefilmēju visu, kam ir gāja cauri. Kāda ir? Baigi labā. Baigi labā, mums vārās ūdens. Viss noteikti ieliešu savu ūdeni keitiņu. Jā, es paņemšu. Siermaizītes ir ļoti labs. Es viņas neizsatu. Čau! Viņa kemperi. Paskatīties, kā viņi ir iekārtojušies. Principā tāds pats kā mūsējais, tikai te ir viena vairāk guļvieta, man liekas, jā. Jā. Ok. Bet, nu, es to uztaisīšu mums atsevišķu. Mūsu kempiem atsevišķu stūri arī, vai ne? Jā, protams. Čau. Čau. Ko tu meklē? Saprast, vai viņi ir jāpēc. Nevajag, es jau paskatījos. Nevajag Nē, Lietuvā? mums ir M1 reģistrētais, pasties tev arī otrā pusē, man ChatGPT atbildēja, ka mums nevajag viņat. Kā rodziņas arī piestiprinam. Čau, halo! Pirmais kemperis ziņo otrajam, ka ir gatavībā. Aiziet, dodamies. Pa 2 stundām pašlaik. Pa 2 stundām atpaliekam no grafika. Tikai. Sēžam sastrāgumā. Būs maz laika vakarā. Jā. Redz, kur Tehnikas ziņā. sastrāguma iemesls. Paldies par atskaiti. Kastrācijas vēl labākā lieta ir neko mēs Jā. paņēmuši. Stops numur 2 ir sasniegt. Mēs vēl projām, mēs tagad esam Lietuvā, iepriekš mēs bijām Latvijā. Ieliesim degvielu un paēdīsim pusdienas. Jau ļoti garšīgi kurtiši. Ļoti labi. Šī jāņem ceļojumā līdzi. Ļoti labi aiziet. Jau vienu burgeru aizgājis, vai ne? Jā. Uz kameru? Nu, atnāc, paskaties. Nu. Hello! Mums bija mazā ģimenes apspried, mums ir plāna maiņa. Mēs šodien braucam tad līdz Čehijai. Jā. Līdz Čehijai mums izkrīt akvaparks, jo vairāk mēs esam jau bišķīt pa 2 stundām nokavējušies, un pasties, ka akvaparks strādā tikai līdz 8-9, līdz ar to tad arī nesanāk. Un Lēla mums ir apslims, tāpēc mums ir neriskēt un braucam tagad līdz Čehijā. Mums būs rītdien tad vairāk laiks kā vietā Austrijā. Bet tas būs šajā pašā vlogā, tā kā keep tuned. What? Keep tuned. X-stops numur 3. Vajag iztaisīties, ne? Mēs jau braucam jau cik stundas? Daudz. Man liekas, kaut 6 jau. Jā, mums vēl 4 jā. Mums vēl 4 jābrauc. Bet ir ok. Es jūtos labi. Jā, es jūtos labi, vajag pastaigāt. Keitiņai arī pauzīt ir. Beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. Tikko ceļā jau esam 12 stundas, jā, jo pulkstens ir pēc Polijas laika 5, pēc Latvijas laika 6, un mēs izbraucam 6 rastīt, un var just jau nedaudz to sagurumu. Jā, es jūtu. Bet tētis vispār tētis čempions. Jo tētis stūrē visu šo ceļu, un mēs varam būt passenger princesses. Bet nē, mēs runājam to, ka kemperī braukt pavisam noteikti daudz ērtāk. Tā kā ar mašīnu, jo jā, te ir plašums, tu var kājas izstiept, mums ir galdiņš. Un mums ir
vēl palikušas nepilnas 3 stundas. Jā, līdz 330 minūtes. Nepilnas 4 stundas līdz Čehijas robežai, bet tas nozīmē to, ka mums rīt būs jābrauc mazāk. Jā. Restoring everything within. Katīte beidzot ir iekārtojusies vietiņā un mīļi čuči. Jā, reāli pietrūkst Aurēlija un Daizija. Dāvis par viņām vēl parūpēsies. Mums tulīt būs pitstops. 5. jau? Jā. Aiziet pēdējo pusstundiņu. Mēs jau redzam nakts mājas pulkstens ir 9 pēc polijas laika. Mēs esam noparkojušies, šīs būs mūsu nakts mājas. Un tagad iesim meklēt vakariņas. Jā! Ejam ēst. Garšīgs saurāps, jā. Nu, man salāti ir, uz 3 no 10, bet vistīņas mums kaut cik garšīgi. Tā, gulta ir iekārtota. Jums ir rūķīša aliņa, jā? Lejā. Lejā un augšā arī. Jā. Saldmiedziņo. Labrīt, Keita! Labrīt! Labrīt no rītiņa, mēs ejam uz dušiņu. Voč, šo nakts bija diezgan saraustīt, baigi kratīt to kemperu. Jā. Un augsts mums ap citu valkvienā mirkli arī ar šorīt ir pavās. Tā, dušiņa mums ir nopirkt, jā, 10 zlotu par katru. Re, kur jūs iesiet vienā un es eju otrā, jā? Okay. Okay, let's go! Oi, bet slapši. Šis bija baigi atsveidzinoši. Jā, šis Bet bija. šī bija ļoti interesanti duša. Tas bija piedzīvojums. Pirmā reize mazgājāmies benzīntankā, vai ne? Jā, pieredze. Ātrās brokasts un mēs braucam tālāk. Mēs jau esam Čehijā. Man ir jauns sēžam blakus biedrs. Jā, Elvis ir priekšā. Ekspozīcijas maiņa. Mēs esam jau iebraukuši Čehijā. Mums tagad ir, cik mums ir līdz nākamajam galapunktam? Apmēram 140 km jau var ticēt navigācijā. Ok, tad mums būs pusdienu pauzīti, vai ne? Laikam, jā. Un mēs šovakar nakšņosim pie Austrijas-Itālijas robežas, lai mums rīt būtu pavisam mazgāt, lai saudas pabraukt. Braukšanas laiks 15 stundas un 20 minūtes. Nākamā pietur Austrija. Beidzot ir silts! Mēs vairs nesalsim cerums. Vārds super ir 22 grādi. Tagad mums ir pirmais kārtīgais pitstoppiņš. Iesim pameklēt kādu ābolu štrūdeli. Štrūdeli mēs nedabūjām, bet viņas mēs dabūjām, tā kā mēs varam doties tālāk, bet pirms tam ticamāk bišķi vēl pārēdīsim. Pusdienās man būs kartupeļu, viespatriņa. Mēs esam klāt! Beidzot. Otrās dienas galamērķī, Nevalimolā. Mēs esam pie Austrijas un Itālijas robežas. Arnoldšteinā ļoti skaista pilsētiņa. Vau, paskatieties uz tiem kalniem. Ko tu tur tas stāsti, ko? Nu, kāda mums izskatās ēšanas situācija? Būs kaut kas? Būs ko ņemt? Slikti. Tā kā Lido tipa vieta, ja tāds bistro. Uz ko telts tēmē? Salātiem? Thank you very much. Jā. Es dabūju ābolu štrūdeli toties. Autentiski Austrijā. Čin čin, mamiņa, par otro dienu. Čin čin, tēt. Labu apetīti. Čin čin. Čin čin. Čin čin. Nelielā vakar pastaigāt, tiešām vajag izkustināt kājas līdz upītai, bet tie kalni ir vienkārši. Wow!
Mamma, tu esi mācījusies vācu valodu vairāk nekā es. Lūdzu, izrunā, uzrakstu. Flusuferlofer. Gan ir skaisti. Šā ir ļoti skaista vieta. Wow. Un balts smiltiņš. Wow, cik smuki. Man liekas, ka mēs jau braucam kaut kādu mēnesi. Paldu miedziņā. Labrīt, 3. ceļojumdienā. Esam jau iebraukuši Itālijā. Uz galvenajām valstīm ir palikušas vēl pusstundu līdz pēdējam pitstopam. Jā. Pēdējais pitstops pirms Imolās. Esam iebraukuši līdz iepirkšanās centrām. Mēs esam Itālijā, puiši? Jā, mēs Jū! pasta. Jā, pasta. Ak, Dievs, mēs aizvainosim Itāļus. Protams, ka jāpaķer olīvas. Laikam ir cilvēki, kur ēd olīvas un kur neēd olīvas. Mēs ēdam, tāpēc es paņemšu vēl uzrakstu komentārā, vai tev garšo olīvas vai nē. Apstājušies pie cepuma ailes, jo tā ir vienkārši nebeidzama. Viss šeit 2 ailes jau ir ar cepumiem. Ja nemaldos, Latvijā šīs maksā pie 3 eiro, te bija eiro 59 tikai. Dīvaini tas, ka Itālija, protams, ir Aperol dzimtene. Mēs esam Veneto reģionā, kur nopirkt arī īsto Prosecco, bet te nekur nav Aperols atsevišķi nopērkams, tāpēc ir jānopērk tie gatavie. Es īstenībā meloju, jo izrādās viņiem ir vesela atsevišķa ailes plauks, tikai kas ir veltīti Aperoliem. Nu, sapirkāmies. Jā, ir dati. Ir tagad pādam un braucam tālāk satikt Anitu. Hello! Čau viņās! Anita atbrauc ar vilcienu no Boloņas, jo viņa jau Boloņā pāris dienas pačeloja, vai ne? Mēs tagad kopā brauksim līdz Imolai. Buongiorno. Mēs iebraucām Imolā. Beidzot. Saguruši, bet priecīgi, vai ne? Ok, mēs esam klāt! Esam klāt savā kempingā. Ok, mums tagad ir jāiečekojās iekšā. Katram jāizpild ir šī te lapiņa. Oh, that's so cute. That's so cool, thank you. Enjoy the weekend, guys. Thank you. Kā te izskatās, te ir teltīs var palikt pa nakti, bet mēs ar kemperiem brauksim tur augšā. Mēs esam nopērkojušies, šeit mēs dzīvosim nākamās 4 dienas. Jā, tā. Iekārtojušies, vai ne? Jā. Un tagad mēs dosimies līdz fanu zonai trases. Pirmo reizi aiziesim paskatīties, kā tur izskatās. Dodamies. Esam atnākuši līdz fanu zonai, tie jau puiši pačājās pie formulas. Te var nopirkt, protams, komandu visus tēkrekliņus, cepures. Tur ir rāds. Es domāju, ka neviena jaka nestāvēs līdz klāt manai jakai, vai ne? To redzēs nākamajā vlogā, vai ja jūs man sekojat Instagramā. Jūs jau būsiet redzējuši, vai TikTokā. Nopietni no 1 līdz 10, cik stilīgi ir. 10 un vēl 10, vai ne? Jā, laiks ir superīgs. Aperols 7,50. Es teiktu, diezgan labi cena un vēl arī uzkods pa brīvu. Nice. Imola, facciamo un grandissimo applauso, very big welcome to Ferrari! He is bringing a huge motivation, a huge determination every single weekend, even when we are struggling. Aimanās bingo kārtīs bija dabūs paraksts no Ferrari vadītāja. Bet es dabūju un jau tagad tikai Šārla vajag. Dabūju! Redz ir! Fai subito partire la piatta. Ah, batteria! Bravissimo! Aiziet! 5, 4, 3, 2,
1, via! Colpaccio del Team Ferra, 5 secondi e 6, grande applauso! Kādas ir sajūtas? Pēdējās tas ir labi, pēdējie. 3 secondi 57, il pit stop Bija labi? Bija ļoti labi. secondi e 57. Subito dopo Numan. Mums ir iespēja uztaisīt savas LEGO formulas, vai ne? Un mums ir arī iedotas īpašās caurlaides, Break Pass, jā. Tā kā mēs esam all official. Ielieciet iekšā savas mašīnītes. Ļoti patīkam pārsteigt par to, cik daudz lietas tev vienkārši LEGO bērniem iedod pastāvēties un vēl pa brīvi iedod līdzi. Ir ļoti daudz lietas, ko tu neesi gaidījis, ko ir izdomājis. Tu tiešām ir ļoti padomāts par apmeklētājiem. Tu jūties ļoti gaidīts un aizēja apero un nopērts tev iedod visu kādu. Jā, uzkots par brīvu un LEGO. Ļoti fēji. Esmu apkārt mūsu kempingā, jo reāli gribās ēst. Rītīgi gribas ēst. Un daudz jau ir sabraukuši, bet es ticu, ka rīt un parīt vēl. Tad visi noteikti viss būs pilns. Kamēr mēs likām savas LEGO formulas, tikmēr paskatieties. Tad vien noķēra Šarlu un Luisu, vai ne? Es gribēju pateikt Leusu. Kāds moments, jā. Čau, Keitiņa! Vai man dieni, čau, Keitiņa! Čau, Keitiņa, tu gaidīji, ja? Ferrari karogs ir, Latvijas karogs ir, mēs vēl pieliksim arī lampiņas. Mēs dekorējām visu ļoti skaisti. Šeit mums ir Latvijas karogs. Šeit mums ir Ferrari karogs. Ļoti jauki. Nelts nākamajā vlogā uztaisīs kempertūru, vai ne? Un, ja jūs vēlaties redzēt nākamos vlogus no mūsu piedzīvojumiem, tad Piesako Madaras YouTube kanālam un ieliec laiku šajam video. Ok, čau! Es personīgi teiktu, ka šis ir tādā īstā itāļu stilā, vai ne? Ar norādēm neaizraujami. It's happening! Vēl kāds ir sāksies. Ir arī tā iespēja iziet uz trasi.